Ukrainas brīvība vai nāve? Tetovējums pauž pārliecību, ka kompromisu šajā karā majoram Odinam nav. Savu īsto vārdu viņš neatklāja, bet pie segvārda ticis Ukrainā. Agrāk bijis saistīts ar Dānijas armiju, vairāk gan izpaust nedrīkstot. Ukrainā karoja ārzemnieku leģionā. Es nedomāju, ka izdzīvošu ilgāk par 6 mēnešiem. Domāju, ka pēc pusgada būšu miris. Nebija domājis, ka atgriezīšos mājās. Sākumā karojis pie Bučas un Mariupoles, vēlāk apmācījis karavīrus. Tagad gādā labdarības sūtījums no dažādām valstīm. Tas ir gan slimnīcu aprīkojums, gan kara laukā nepieciešamās lietas. Cik eiro liels ir viņa savāktais apjoms, vairs jau neskaitot. Es nezinu, varbūt 10 miljoni, tikai dāvinājumos. 10 million in just gifts. Arī paša savulaik ceļošanai un labākai dzīvei sakrātie vairāk nekā 50 000 eiro tagad ir noziedoti Ukrainai. Vai tu vari izglābt vienu dzīvību? Tad kāpēc apstāties? Ziniet, tas ir tas, kas nozīmē visu. Tā ir mana motivācija. Palīdzību Ukrainai vajag nemitīgi, bet ukraiņu sīkstums iedvesmo. Viņi var izturēt ilgu laiku. Viņi turpinās pat tad, ja viņiem nāksies cīnīties ar akmeņiem rokās. Jūs zināt, viņi nepadodas. Tā ir lepna valsts, tā ir lepna tauta, un tā ir viņu valsts. Brīžos, kad bijis visgrūtāk, kad aizsardzības tranšējas rokot puišiem spēki bija galā, ir noderējusi arī Dāņa pozitīvā humora munīcija. Atradis reizes somā palikušu sarkanu āksta degunu. Un tad viens kareivis man ieraudzīja un sāk smieties. Ziniet, un tad 10 kareivi sāk smieties, un tad visi man ieraudzīja. Un tad visi smējās un atguva spēku, un ziniet, sāka rakt atkal. Majoram Odinam ir saistība arī ar Latviju. Pirms dažiem gadiem viņš apņēma latviešu sievu, taču tagad Latvijā gan pats ir tikai īsu brīdi, jo jūtas vajadzīgs Ukrainai. Jo Ukrainā mana dzīve kaut ko nozīmē, jo es kaut ko izmainīju. Es iemīlēju Ukrainu, un visi, kas man pazīst, pat mana sieva, kad bija kopā ar mani Ukrainā, viņi saka, tu nu pat izmainījies. Tas ir tā kā ieslēgt un izslēgt. Un viņi teica, tagad es saprotu, es redzu, kāds tu esi Ukrainā, tu esi pilnīgi dzīvs. Kad esi Dānijā, ar tevi cauri. Arī, ja kādreiz X stundā palīdzību vajadzētu Latvijai, viņš nešaubās, kur būs. Es atbraukšu ar pirmo reisu, es braukšu šeit, jo man šeit ir daudz draugu. Man šeit ir ģimene. Tāpēc, ziniet, tas ir ļoti svarīgi. Es ieradīšos šeit un cīnīšos par jūsu valsti. Es cīnīšos par Latviju, lai arī kas tai uzbruktu. Paldies! Paldies! Odita Kremberga, Ivors Žepickis, Latvijas televīzija.